Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē! Šo ārkārtīgi skaisto rudeni man tepat pie loga ir tulpju koks ar zelta lapām. Ne tādām kā kļavām, pilnīgi cits tonis un krīt lēnāk. Un tas ir tik ārkārtīgi skaisti pateicoties pietiekušam mitrumam šogad. Arī tas rudens, un kā es vienmēr esmu teikusi, ja zemes mātē klēpis nav pilns ar ūdeni, neviena ziema te nevar atnākt. Ziema, protams, ka nebūs gara un būs jāmēģina pielāgoties arī tiem čīkstuļiem, pīkstuļiem, jo te neko nevar mainīt. Ir jāizmirst vecās un senās ābolu šķirnes. Pie šīm klimata izmaiņām viss būs savādāk. Un ja citādāk, tad tās vecās un slimās ir jāzēģē nost un jāstāda jaunas, kas ir piemērotas tagad un šodien, kas ražu var dot jau 2. gadā, un katru gadu drusciņu, nevis kaudzu kaudzēm, un pēc tam visi burkšķēdami rokas zemē sapujuši mazus, sīkus ābolīšus. Tas žēl, un tad vēl tāda muļķīga lieta, ka tik nepietrūkst. Un ka tik nepietrūkst, tomēr ir saistīta ar vārdu negausība. Mums jau vajag maz. Nepievērsiet uzmanību to, kas tur Saeimā notiek. Kam būs jāpievērš uzmanība, tas ir alkohols un policija, alkohols un armija, alkohols un zemesardze, alkohols un Saeima, alkohols un ārsti. Arī tā problēma pastāv. Tas, ka nekur nav kārtības, tas jau pat maziem bērniem ir skaidrs. Tas, ka mums teļ ķeksīšiem tiek tērēta milzu nauda, tikai neviens ne par ko neatbild. Bet atbildēs. Enerģijai ir savu likumu, un tie ir visuma likumi, un tie strādā arī tagad. Tikai ar vāru vairs neko nevarēs. Un viena lieta ir jāatcerās tiem politiķiešiem, ka vispirms vajag izlaksīt satversmi, lai muti virinātu. Ieteiktu visiem izlasīt. Un vēl arī visiem likumus vajag ievērot. Visiem. Tā ir Saeimā rakstīts. Likums visiem viens. Kaut kā mēs 35 gadus to neesam redzējuši. Ir tikai ilūzija par brīvu valsti. Lai gan viņa nav brīva, ja var tā uzvesties, man ir kauns un vēlreiz kauns. Un es nedomāju, ka man vienai ir kauns. Ka ļoti daudziem ir kauns. Un tad ir jādomā par pieklājīgu uzvedību, par kārtību, par ko visi ir aizmirsuši. Un ko var gaidīt no bērniem? Kā uzvedas tie saucamie pieaugušie. Tur ar man ir kauns. Nav bijis to vecmāmiņu, to omīšu, kas mācīja tos bērnus. Un bērni arī klausīja. Un es arī piederu pie tās paudzes, kas lielākoties arī klausīja. Kad ar svešiem cilvēkiem runāt nevajag, ka no svešiem cilvēkiem ēdienu ņemt nevajag, to stāstīja vecmāmiņas, un vectētiņa arī. Kad visiem skapīšos bija zāļu uzlējumi un nebija aptiekās jāpērk visādi uzturbagātinātāji, un ticēt tiem brīnumiem, kas tur tiek solīti. Tāda brīnuma nenotiek. Un nekas arī nenotiek tūlīt un tagad. Šorīt no rīta izstaigāju dārzu, un man lēnām sāk piepildīties mani seni sapņi. 25 gadus veci sapņi. Nekas, tās lietas, kas nāk lēni, nāk uz palikšanu. Bet, lai kaut ko veidotu savā mājā, savā valstī, ir jābūt apakšā zināšanām. Un tos sauc par profesionāļiem. Un jaunajā paudzē mums tāda arī ir. Un mēs vairs nepadosimies tiem, ko es saucu par homus sovietikus. Uz priekšu!